Ko? Tagad es tev filmēju visu. Dziesmas un izpildītājus. Ja jūs finālā vēlaties dzirdēt dziesmu ziemā un grupu Prāmes, tad atcerieties viņu laimīgais stāsts. Nu, kam tur trakot gribējās? Kas ir? Kas ir? Ziema turpinās. Ziema turpinājās arī mūzikā, dziesma ziemā, jā. Cik ilgi vēl būs tā ziema? Nu, lai tā laikā. Šobrīd Prāmes galvenajās jaunumos ir, ko jūs nodarbojaties, kas notiks pēc šī konkursa? Īstenībā es teikšu godīgi, ka tiešām mēs tikko atbraucām no Ogres un turpināsim braukt. Lai jums forši braucieni, mums savukārt ir jānobrauc līdz Supernovas pusfināla pašām beigām. Rihards Bēciņš, kad līdz visiem uzdarījot pēc mazliet. Manuprāt, agrāk no lielākais mērķis ir uzstāties lielajās Amerikas arēnās un, protams, apšajā pasauli un mūziku dziedāt, bet pēc pēdējiem Gramijiem es skatos visu tās ceremonijas un pārējais viss tik ļoti liels un tik ļoti tas prestižs ir nežonīgs, ka mans mērķis šobrīd ir pretendēt uz Gramiju vai vismaz būt nominētam un atkrasties tajā visā sabiedrībā un būt. Es savā ziņā arī piekrītu Ievai. Es vēl ļoti meklēju to, ko es gribu darīt, bet, protams, ir tas, uz ko es eju, kas man vairāk patīk, bet šobrīd ir tā, ka es vēl vairāk vai mazāk meklējos, bet es jūtu vienkārši tās lietas, un par to, ko es jūtu, ko es ieju, un es nezinu, vai tas ir virziens pareizs vai nepareizs, bet tas ir... Nu, kas ir? Dži. Šovakar tā pēdējais, tad kārtas numuru 8, Your Eyes, dzied Rihards Bēciņš. Bučmūnīt. Balsi. Aktieris. Ko?